Mani sauc Rinalds, tas mans tēvs Paulis. Viņš arī meža īpašnieks. Pamatā tad ar meža apsaimniekošanu nodarbojos es, kopā 46, gan 47 hektāri. Principā veicam tas, ko varam izdarīt savām rokām. Jaunaģu kopšanas, stādīšanas, protams, ciršanām un tādām lietām piesaistām ārpakalpojumu. Un pamatā darām visu savām rokām. Kad īpašumā ir mežs, ko tēvs ir savulaik 90. gadu sākumā ir ieguvis, tad tā apzināšanās varbūt nāca lēnāk, bet apzinoties, ka ir savs īpašums, tad arī skaidrs, ka par to īpašumu arī jārūpējās. Tiecīgi visu kopšanas, bet šobrīd šeit esmu audzis arī, un tas mežs jau ir no bērnības, un līdz ar to arī kaut kā sirdī tūs, un līdz ar to tā pienākuma sajūta ir. Tāpēc arī šeit darbojos. Pieteicu es par šo konkursu, ka tādu ir iepriekšēji dzirdēts. Tāpat ir skatījušies, kā tur notiek. Jā. Šogad arī interesanti tas, ka sociālās tīklos vairāk redzēju to reklāmu. Vairāk lepojos laikam ar ieguldīto darbu. Ko es teicu, ka daru to pats. Līdz ar to, kā saka, lēnām, bet var redzēt to savu darba augļus. Mežs ir vērtība un noteikti, zinot varbūt to tirgu kopumā un to, cik liela interese ir par meža iegādi, es teiktu tā, ka pirms tirgojiet, padomājiet.